Iespējams, daļa sabiedrības ir pieradusi dzirdēt par mikroorganismiem tikai to slikto, bet neaizmirsīsim, ka dabā viss ir līdzsvarā. Cilvēku uzdevums ir prast izmantot to, ko var dot mūsu pašu Latvijas zeme, un kompānija Bioefekts ir pierādījusi, ka ļoti daudz var paveikt ar mūsu pašu zemes resursiem. Katra dzīva būtne, var teikt, grib dzīvot. Gan labie, gan sliktie. Un mums jau tie labie ir tie, kas mums dara to labumu, bet varbūt atkal dabā tie sliktie arī ļoti nepieciešami. Mēs, protams, domājam par savu labumu. Un tad lūk sev, kas les šie mikroorganismi, kas nes mums labumu, nu tad tos mēs tā sevišķi atzīmējam. Pie tādiem labiem mikroorganismiem nokļūt, tur man tā kā būtu gandrīz vai jālielās ar mūsu tautiešiem, ar mūsu latviešiem, ka viņiem šī dižās zināšanas un šī vēsture par mikroorganismu izmantošanu lauksaimniecības vajadzībām ir unikāli, ir kaut kas ļoti sevišķīgs no pagājušā gadsimta sākuma un vēl ātrāk, es teiktu. Bioefekts ļauj ar baktērijas palīdzību gumiņu augiem šo pašu slāpekli piesaistīt. Viņi var piesaistīt no gaisa dabiskā formātā. To dara parasti baktērija. Un šo baktēriju audzēšanu un precīzi izstrādi, lai viņi strādātu kopā Latvijas zemītē, tas ir šīs laboratorijas lielais devums. Saistībā ar savu darbības profilu kompānija Bioefekts ir iesaistījusies projektā Eiro Legume, kas ir vērsts uz tauriņziežu audzēšanas veicināšanu Eiropā, proteīna nodrošināšanai pārtikā un lobarībā ilgtspējīgas lauksaimniecības apstākļos. Ja mums ir tāda iespēja ar saviem kolēģiem no citām valstīm sarunāties un kooperēties un vēl izstrādāt kopēju darbu, tad tas liekas, ka tā ir ļoti liela tāda perspektīva. Galvenā doma ir lūk šīs baktērijas pielietot zirņiem, tauriņziežiem, lai viņu apstrādē, lai šīs baktērijas saistītu slāpekli. Tas ir mūsu projekta galvenā doma. Galvenā vērtība ir tieši gumiņu baktērijas loma izpēte, ražas ieguvē, lai šī raža būtu veselīga, lai viņa būtu liela, lai viņa būtu salīdzināma ar ķīmiskiem līdzekļiem. Un var teikt, ka visas šīs mūsu iestrādes ir Eiropas līmenī novērtētas ir. Un savu pienesumu arī mēs lūk šajā projektā dodam. Projekta ietvaros visi iesaistītie speciālisti, tā skaitā Bioefekts pārstāvi, nesen tikās Grieķijas galvaspilsētā Atēnās. Ir dažādi virzieni, no pārtikas viedokļa, kā pareizi tur sagatavot un kā audzēt to, un kādas šķirnes labāk, un kā, projekts ļoti plašs ir. Tad mēs katra tā sadaļa atskaitījāmies par savu padarīto darbu pēdējā lūk šajā te gadā. Un saskaņojām jau skatu uz nākotni. Esam vairāk kārt palielinājuši preparāta aktivitāti ar dažādām metodēm, lai būtu zemniekiem varbūt vēlāk, vieglāk. Un tagad pēdējo gada aktivitāti ir varbūt katrs tāds nitrogēna preparāts, katra tāda forma ir, vispirms ir šķidrā, viņa var būt arī sausā, un tad ir kāds noteikti nesējs, kurš šos mikroorganismus uznes. Kā labākais nesējs ir tagad pat labam dotajā brīdī izrādīsies kūdra un arī šķidrais preparāts ir. Par nepieciešamajiem preparātiem jau varat sākt domāt ziemā, bet, protams, viņu vispiemērotākais aktivitātes laiks ir pavasarī. Jau ilgu laiku Bioefekts produkciju izmanto zemnieku saimniecība ķelmēni. Tāpat tos novērtējuši ir arī Igaunijā, no kurienes brauc preparātiem pakaļ. Когда я начал, я использовал один препарат, который помогает сделать компост. То есть это быстрее начинается эти процессы, и компост получается лучше. Да? Tāpat Rūmeta kungs izmanto preparātus, kas palīdz audzēt bioloģiski tīrus dārzeņus. Augstie rezultāti kompānijā Bioefekts nebūtu iespējami bez kvalificētiem darbiniekiem, no kuriem daži tajā strādā jau 20 gadus. Uz saviem darbiniekiem Lielpēteres kundze var droši paļauties un zina, ka tie savu darbu mīl.